Sveiki! Sveiki! Labvakar! Jā, ir vēls vakars, cik nu vēls. Gulēt vēl nav jāiet. Tā ir viens projekts. Tas īsti nebūs manējais. Tas ir Audi A4, 1.8 turbo. Tas ir klienta auto. Mans ir, kas saka, prasa uzbūvēt kolektoru. Vienu tādu kolektoru priekš 1.8 motoru jau es biju būvējis. Tieši tādu pašu turbīnu. Tā ir no Sāba turbīna. Īsti nezinu kāda. Pēc cipariem to es iemetīšu aprakstā. Noskaidrošu, kas tas tāds ir. Un tad jau visiem būs skaidrs no šitās turbīnas. Tik dabūts laukā, ja pareizi atceros, 297 zirgi, bet pa ņūtoniem nezinu. Šausmīgi sen tas bija. Nav slikts rezultāts. Kas pa fīču parasti šitiem te Audi ir? Viņiem nabagiem tās turbīnas krīt nost, tās oriģinālās. Līdz ko dabūt reāli siltumu, normāli tā, ka tur tās roras ir sarkanas, tad tur sākās sūdi. Un ļoti daudz ar to cīnās. Es to problēmu vienam citam auto risināju, teiksim, pie turbīnas vienkārši V-bandu piemetināju. Jā, nost viņi nekrīt, bet tā nav labākā izvēle, jo V-bandām patīk plesties. Viņi izplešās un agri vai vēl nabaga ņērža, viņi sametās, jo viņi vairs nav nospiesti un tā tālāk. Tur sākās sūdi. Pie ņēržas es nelienu klāt, teiksim, kaut kāds ieplūdes roras, jā, un tādas lietas, bet izplūdi nē. Ir daudz aspektu, kāpēc es negribu. Labi, viņi tur smuki izskatās, bet man vairāk interesē funkcija. Tad tā, nenodirsīšu ņēržu, nav tur īsti ko nodirst, tas ir cits materiāls un ir savu plusu, ir savu mīnus. Man patīk, melnie šitie te, melnā rore un maucam. Tad tā, pagaidām pa jaudām nerunāsim, pastāstīšu īsos, kas saka, teikumos, kā es būvēju tos kolektorus. Tas, protams, ir gadu gaitā, kas saka, izstrādājies, izkopts, sauc kā grib, bet, katrs, kas saka, to lietu dara pa savam, es daru šitā. Lūdzu, reku. Šī reizē es gan necentīšos pārvietot turbīnu uz citu vietu. Es gribu izmantot oriģinālo atplūdes trubu, tur, kur viņi ir lejā, šitā te. Arī būs eļošanas truba oriģinālā. Priekš kam viņas jāpārtās. Viņas ir ļoti labas. Kamdēļ viņas neatstāt savā vietā. Un tad arī attiecīgi tā turbīna ir kaut kur te, teiksim, oriģinālā vietā. Te gan, protams, būs cita pieplūdes truba. Te uztaisīs sienu. Un tur downpipes un tādas lietas. Tā kā arī viss, kas ir dzesēšanas, tas viss tur būs. Un kā tiek būvēts kolektors? Kolektoru trubas ir, es nebaidīšos teikt, perfekti vienādi garumi. Jā, tā tas ir. Kas pa fīču ir? Teiksim tā, pirmo trubu, ko es parasti velku, pirmā truba ir tālākā. Respektīvi, šitā te, šito trubu mēs atvelkam. Te ir 3. 1, 2, 3 līkumi, un tos arī mēs izmantojam. Respektīvi, te starpā, teiksim, ir 11 cm truba, šito es atvilcis, un nākošam stobram, lai būtu vienāds, tieši tas pats garums, es daru tieši to pašu, ņēmu 3 līkumus, un to 11 cm trubu, es viņu sagriežu, teiksim tā, kaut te pa maziem šitiem te gabaliem, te ir 3 starpiņas, kas arī ir, teiksim tā, kopā ir 11 cm.
Nu, un, teiksim, ar tiem līkumiem var izdarīt ļoti daudz. 90 var sagriezt 45 grādos, ja vajag. Var arī mazāk, var arī, nu, kas saka, tu tur var darīt diezgan daudz lietas ar viņu. Un ņemam, lēnām grozam, meklējam to vietu un tā tālāk. Un tad beigās, kas saka, sakrīt. Viss sakrīt, sašaujam kopā. Un ņemam nākošo stobru. Nu, un teiksim tā, ka saka, te nav ne jāmēra, ne tur kaut kādām muļķībiem jādodarbojās, jāmēģina saprast, ir vienādi garuma vai nav. Ir vienkārši otra recepte, vot šitā. Izmantojam tieši tikpat, cik pirmam stobram, kas ir bijis garākais. Pārējais viss roras aiziet vienādā garumā. Tā kā, vot, šitāds te ir skats. Tagad es ticis līdz šitam te skatam, šitās trubas viss ir samaukts iekšā, rek te tādā pārējā, nu, teiksim tā, resnāk truba. Reāli dzīvē, teiksim tā, kolektoram, pašam kā tādam, tas ir kolektoram, tas nav izplūdes portam. Ir, es pateikšu, reāli dzīvē izplūdes kolektoram. Vo, cik mēs te redzam, 35 mm. 35 mm izplūdes kanāls. Es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, bet man ir, saku, nu, savu recepti, kā es to daru. Man nav 35 un ne tuvu tam. Mans diametrs, ko es izmantoju, rek šitie te līkumi. Šeit mums ir 28 diametrs. Sapratāt? Daudz mazāks. Jo es mērīju tieši no paša izplūdes trakta, kurš krūvējās kolektors klāt. Tur ir kaut kas ap 29 ar kaut ko. Tātad, respektīvi, nu, pa lielam tas pats diametrs, nu, bišķi mazāks, nu, whatever, lai būtu. Pirmkārt, mums bišķīt ātrāks spuls ir, ar to, ka diametrs ir mazāks, nu, tās lielās trubas nav vajadzīgas. Lielas trubas, teiksim, ar šitādām te trubām, 4 cilindri dzinējiem, es pats personīgi 400 zirgus es izgrūdu cauri pilnīgi bez nekādām problēmām. 4 cilindri dzinējs uz 28 diametra trubu. Nav slikti. Tas vēl nebija viss. Vienkārši, nu, tur, teiksim, pārējie aspekti bija tādi, kuriem nevarēja vairāk dabūt. Vot. Tā kā jā, tas ir tas. Tagad viss šitais te ir sametināts kopā, saķerts. Tagad es ņemšu visas tās trubas nost, taisīšu šito te, nezinu, laikam pa angliski, tas saucās merge, sauc kā grib, savienojumu. Un te ir arī savu fīču, kā es laidīšu viņas kopā. Tā kā nākošā kadrā trubas jau būs gatavs, būs salikts viss kopā. Un taisam spicīti. Jā, pa spicīti tur arī būs stāsts. Kā taisa citi, kā taisa es, nu, katrs pa savām. Tā kā nākošais kadrs taisam spicīti. Tā, spicīti. Spicīti, re, kur ir? Šito es pat īsti spicāk taisīšu, nu, nav īsti vajadzības. Reku var redzēt. Kādā veidā viņi te iet uz augšu. Respektīvi, ja nav šitā te spice uz augšu, un ja tās iedobas ir, tās paņemšu kaut ko rādām, viņas iet, nu, teiksim tā, parasti, teiksim, vieglāk nogriezt trubi ir, nu, viņu leņķī griež, un tas sanāk, ka tas ir tā, nevis ir spice, bet ir tā iedobot šitien te uz leju. Kas notiek, ja šitien te sāk satikties ap divu stobru, nu, ne tikai jā, bet arī pārējie, reku, ja mums ir tas, mums ir, nu, pa lielam tā kā spoguls pretēji, tā spice ir uz leju, un tās gāzes, viņas tur satiekās, un
nu, nav tā plūsma tāda, kāda varētu gribēt. Tā kā, jā, šitais tā kā būtu. Vienīgais, kas man nepatīk, jā, kad tai pašai turbīnai ir šitāds te izpildījums. Šitāds flans man īsti nav. Tad bišķi dabūju paši krēties, lai iemetinātu tur to apaļo rori. Nu, parasti viņš ir kvadrātains. Nu, es pirku no turbovorkiem gatavu gabalu. Diezgan, ka tas ir ņērža. To es negaidīju, es biju domājis, ka tas ir melnais, bet nu nekas. Materiāls ir biesis, es domāju, ka viņi nekas nenotiks. Nu, un te ir tā tūte. Tā ir bišķīt, tā kā saka, izdrējāta. Un šito te hopā maucam virsū. Un reku spics ir pa lielam pa centru. Vot, tagad šito visi jāuzliek uz motora. Uzlikšu uz motora. Pieķeršu. Ņemšu nost, nu, teiksim tā, turbīnu noliksim precīzi vietā, kur viņai jābūt, jo kaut kāds milimetrs šur, milimetrs tur, varbūt visāds nobīdz, un, nu, teiksim tā, tas viss jādara vienreiz, un, saka, precīzi. Jā, un šis gals gan izstās šitāds. Te nācās likt pārējais, jo arī turbovorkam šausmīgi liels diametrs, es teiktu, nevajadzīgi liels diametrs. Nu, bet nu kāds citāds ir, tas nekas. Ieliekam šitāds te tulks un no tām ieliekam tālāk vēl viena tulka, nu, saucamā trubiņu. Kaut kas te vēl jāapslīpē. Šitās te trūbas es šūs noslīpējis, šitās šūs es neslīpēšu, kaut kāds šūs es atstāšu. Ot. Protams, nav tik smuki kā tīgu. Tik tas viss sanāk, teiksim tā, nu, priekš pornvēlēt, kas saka, šitē nebūs. Pa lielam zirneklim nāks vēl virsū aizsargs, un teiksim tā, tas skats nevienam īsti neinteresēs. Ot. Bet, nu, neko. Savs skaistums arī ir te. Tā kā, jā, nometināšu, salikšu turbīnu. Vēl šitai te, kad es uzlikšu flāns virsū, vēl jāportē ārā visas malas ar garo šito te drējātāju. Nu, to tur izņēms visas spicums, kas te ir palikuši, nu, gar malām. Un neko, tad taisam to flow testu, un tad te vēl ir diezgan daudz darba. Jātaisa no turbīnas uz filtru trūba. Te visādi šitās te dzesēšanas trūbas, nu, turbīnai dzesēšana, protams. Ot, tā kā jā, maucam. Tā, nu, gatavs ir. Gatavs tā kā būtu. Šāds tāds nianses te vēl ir. Visādi punkti un tā tālāk. Tas viss sūdz, burtiski sakot. Tā, nu, ko saucamais? Flow tests. Flow tests, godīgi nezinu, cik tas flow tests, teiksim, nu, ko viņš reāli dzīvē rāda šitā testējot. Bet katrā ziņā kad stovi viens otru paķer līdzi, to nu gan viņš rāda. Nu ko, skatāmies, pūšam pirmajā. Ļoti labi. No, kas te ir tai kamerai? Tā kaut kas te atstājās. Rekiet, jā. Sorry. Tā, otrais. Trešais. Protams, bišķī tur ir kaut kāda figiņa, teiksim, kā tu iegriez to pistoli, bet, nu, kā redzat, pilnīgi visi stobri rauj.
ļoti labi. Es esmu, kas saka, apmierināts, priecīgs, sauc kā gribi. Un cerams arī klientam patiks. Kas saka, viss pārējais ir atkarīgs no turbīnas. Jā, un tad es tur apakšā komentāros pierakstīšu, kas tā ir pa turbīnu un kas no viņas nāks ārā un cik tika iepūsts. Tā kā, stelējam kopā, vēl te viss kaut kas ir jādara, pabeigs un tad gaidam rezultāts. Tad tā. Audi nobeigts beidzot. Cilvēks drīz brauks pakaļ un tad jau gaidīs, kas saka, stendi izraks. Tā, tūlīt parādīšu, kas un kā. Beigās. Beigās, un šitā te izskatās. Jā, uztaisīja, teiksim tā, no ņēršas stieņiem tādu tā kā kasti. Un tad iekšpusē ieliek, šito te aizsargi. Īstenībā baigi labi strādā, man patīk. Es gan to filtru gribētu redzēt, tur